Es pāris vārdos pateikšu, ko tad dara Latvijas zinātnes padome. Mēs esam Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības esošā institūcija, un mums ir galvenie 4 darbības virzieni, no kuriem viens ir nodrošināt zinātnisko ekspertīzi gan publiskā, gan privātā sektora vajadzībām. Un sadarbojoties tieši inovāciju jomā, mēs jau esam sadarbojušies gan ar lauku atbalsta dienestu, gan ar varam ministriju, un tā kā šī pieredze inovāciju projektu vērtēšanā turpinās. Kādēļ tad jums būtu jānāk pie inovāciju, tā teikt, atzinuma pie Latvijas un zinātnes padomes, ir tāpēc, ka zinātniskās darbības likums nosaka, ka inovācija ir zinātniskās darbības sastāvdaļa. Un faktiski inovācijas definīcija mums ir devusi 18. gadā OECD organizācija, kas to nosauc par jaunu vai uzlabotu produktu vai procesu vai to kombināciju, kas būtiski atšķirās no iepriekšējiem produktiem vai procesiem. Tā kā šis projekts paredz inovāciju uzņēmumu mērogā, tad arī definīcija tika pielāgota tieši šī projekta vajadzībām. Un neskatoties uz to, faktiski šī projekta ietvaros Altuma atbalstīs tādu inovāciju ieviešanu ražošanā, kas ir vai nu jauns produkts vai pakalpojums, vai process, vai kāda tirgdarbības inovācija, piemēram, jūs varētu gribēt saviem kādiem produktiem biodegradējums iepakojums attīstīt vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Vai, varbūt, es teiktu, mazāk būtu kāda organizatoriska inovācija. Tā iesniegšana atzinumam ir līdzīgi tāpat kā aizsardzības ministrijā. Jūs nākat pie zinātnes padomes ar iesniegumu tādu pašu, kā jau minēja, un savu biznesa projektu, kas arī ir metodikā norādīts. To jūs varat nosūtīt uz mūsu e-pastu, un tad jau Latvijas zinātnes padome organizē šo ekspertīzi. Mēs piesaistam 2 ārējus ekspertus, un pēc ekspertīzes noslēguma apkopojam un sniedzam atzinumu. Un tieši tāpat kā aizsardzības ministrijā, vajag būt visos kritērijos atbilstībai. Tas, kas mums ir svarīgi norādīt, ka projekta zinātnisko ekspertīzē mēs piesaistam ārējus ekspertus, un ir svarīgi, ka viņi apliecina, ka viņam nav interešu konflikta šajā projektā, un viņš arī apliecina, ka viņš neizpaudīs projektā iesaistīto informāciju nekur citur. Un tikai tad mēs slēdzam līgumu ar šo ekspertu vai ekspertiem. Un mēs pamatojamies, mēs piemeklējam tos ekspertus, kas ir iesniegtā projekta nozarē un kam ir šāda pieredze projektu un inovāciju vērtēšanā. Un tad šī ekspertīze notiek 2 posmos. Vispirms katrs eksperts veic individuālu vērtēšanu projektu iesniegumam, un tad viens no ekspertiem tiek nozīmēts kā konsolidētājs, un tad viņi abi vienojās par vienotu konsolidēto vērtējumu. Un šī pieeja ir izvēlēta tādēļ, ka lai tas izslēgtu zināmu subjektivitāti, jo viens eksperts var būt kādas vienas domas, citam otrs, un tas zināmā mērā līdzsvaro šo ekspertu viedokli. Latvijas zinātnes padomē
ekspertīze notiek 3 kritērijos, nevis 4, jo šeit nav tās duālās pielietojamības. Tad mums ir tikai produkta zinātniskā kvalitāte, vai viņš atbilst kādam no tehnoloģiju gatavības līmeņiem 8. vai 9. un kādas ir šim projektam īstenošanas iespējas un nodrošinājums. Nu jā, tā kā tam projekta iesniedzējiem būtu jāraugās, vai ar tiem līdzekļiem, ko viņš ir paredzējis šim projektam, to risinājumu var veikt. Eksperti to diezgan citīgi vēros, jā. Un kā jau es minēju, tad šeit arī ir 2 iespējas, vai nu tiek katrā kritērijā var saņemt vai nu atbilst vai neatbilst, un tikai tad, kad ir visos 3 kritērijos saņemts atbilst, tad šis projekts var tikt virzīts tālāk uz Altumu, pievienojot tur papildus dokumentus. Bet ja kāds ir saņēmis atzinumā, kāds kritērijs neatbilst, ekspertiem būtu jādod arī rekomendācijas, ja viņi saņem šo te neatbilstības līmeni, tad var mēģināt uzlabot šīs te neatbilstības un sniegt to projektu atkal vērtēšanai. Kā jau es minēju, mums ir bijusi pieredze inovāciju projektu vērtējumos ar lauka atbalstu dienestu un varam, un mums ir, es jums tur apakšā jūs redzat saiti uz šo te ekspertu domu apkopojumu, ko tad viņi atrod par vērtējumu par labu vai par trūkumiem. Es te jums došu dažus piemērus, ko eksperti ir teikuši attiecībā uz zinātnisko kvalitāti, kad, piemēram, projekta pieteikumā nepietiekami skaidri tiek aprakstīta inovācija vai nav pārliecības, ka tas būs inovatīvs projekts, vai netiek pilnīgi aprakstīta, kāda ir šī ieviešanas stratēģija, vai tur nav pietiekama pamatojumu, kas pierāda, ka šis projekts ir inovatīvs vai nē. Un varbūt tās citreiz, tur bija, piemēram, daudz runāts par digitālajiem dīņiem pašvaldībās, tad netika projektā norādīts, kā, piemēram, jāattālināt nolasu ūdens skaitītājus, kā klientu dati tiks aizsargāti, un šādas te lietas. Tā kā eksperti diezgan skrupulozi vērtē tos projektus, arī ietekmi, un viņi skatās šo visu diezgan lielās kopsakarībās. Tāpatās, tiek runāts, vai ilgtspējīgi projektam ir pietiekami aprakstīta, vai arī projektā iesaistītais personāls, tā kapacitāte un pieredze, lai ieviestu šo inovāciju, ir pietiekama. Un arī varbūt tās netik pamatīgi ar aprēķiniem ir pamatota šīs te inovācijas ietekme un citi parametri. Un tieši tāpatās, runājot par projektu ieviešanu un resursiem, eksperti arī pievērš uzmanību, vai, teiksim, darba posmi šajā te ir pārdomāti, vai tas paredzētais finansējums projekta ietvaros ir plānots pietiekami, vai tur ir kādas disproporcijas, jā, un varbūt arī vēl citas ar personālu un finansējumu un citiem resursiem saistītas aktivitātes. Jā, tā kā tie visi ir tie rādītāji, ko cenšas eksperts vērot un novērtēt šajos te projektos. Tā kā tas no zinātnes padomes ir viss. Tā kā jau teicu, jums ir kādi jautājumi, droši tad uzdodiet.